Labdien, velosipēdisti un velosipēdisti! Šodien kārtējs izbrauciens pirmdienā, 7. jūlijas. Vecāķi Carnikava un tad varbūt Ādaži un atpakaļ, nezinu. Viss atkarīgs no laika, no gara stāvokļa un no fiziskām spējām. Uz priekšu! Brauc. Ārzemnieki laikam bez ķiverēm, ar teltīm. Forši. Velosipēda laiks 20 grādu, vēja nav, apmācies. Nu, ideāls laiks, lai brauktu ar riteni. Pietiekoši tālu. No paša rīta jau kontrolieri. Saprast, kas pa cilvēku. Tā normāli izskatās. Sabramzēja visu plosmu man. Tagad maisiem. Un tūlīt no kalna, ka ies lejā ar visiem maisiem. Tur dara. Tur vienā vietā taču aiztirsies tūlīt. Šeit. Nu, nevar viņš te tikt garām. Nevar. Ka riteni pabraukā, ieraugi tādas mājas, kur tu nekad ar mašīnu neesi bijis. Tas pirmo reizi šito māju redzi, tādu lielu. Vieta arī klusa, nosacīti. Forši. Tas ir pie valsts policijas, pie kapiem veciem. Eka Zabroška saucas, smukā. Pie policijas. Kā vienmēr, valsts mums rūpējas. Pa šito veloceliņu uz Meža parku varbūt kādi pasākumi notiek. Paskatīsimies. Maxima, tur Lidl, te Rimi. Tas ir viens ārprāts. Kas te darās? Liekam Hiper Rimi. Šito mājiņu tikko uzcēla Svaižaks.
Un to atjaunoja laikam maziņo. Tā, un te ir norādes, stāvvietas, velos kriteņa novietnes. Paga, aizliedz pat pārvietošanas. Man nelaidīs. Jok, cik mizīt. Tā, tad meža parkā mūs nelaidīs. Sorry. Riteņiem nevar. Nu jā, žēl. Te kārtējās mājas. Braucam. Tādī pusē nav vēl celiņa. A ko darīt? Tie brauc pa to pusi, es pa šito. Tur tikai tālāk nav trotuāra. Šāda. Tur vispār nav viņa nekur. Raukšu te caur pagalmiem. Tur kaut kāds veloceliņš spīd. Nezinu, kas tas ir. Kaut kāda muiža, smuka vieta. Pārciņš, žoks. Nu, bet mēs tur nebrauksim. Nolēmu tomēr iebraukt, jo tur augšā kalnā ir kaut kāda pils vai kas tur. Bijušais cietoksnis kaut kāds. Ok, braucam. Dauderu parks saucas. Ar riteņiem var. O tur augšā. Kaut kas tur ir, jā. Oi, labi. Rakstīts kāpšanas tornis. Ap 100 punkti tur ir ciet. Es pat neiešu skatīties. Kaut gan. Cik tur te uzkāpt. Un kā vienmēr. Un mēs arī uz priekšu. Šajienes ir 4,5 km vajadzētu. Aptuveni. Nē, vecāki 9 km. Tomēr. Un kā te būs vējš? Kur karogi? Man mugurā būs vai otrādi?
Tā. Laikam mugurā. Super. Nav neviena makšķernieka, nē, viens ir. 5,8 benzīns. Nu, atlaida vēl ir. Biedā. Tas lietutiņš sākas maziņš. Tas nav labi. Tas gan nav labi. Vecāķi vēl atcēliņš. Es te laikam šodien būšu vienīgais. Tā izskatās. Nē, reku viens brauc. Te kā mēs esam divi. Lūk, esam klāt. Mājiņas būvēs. Nu jā, tāds tukšums. Pašā galā tikai mašīnas kādas 10, ne vairāk. Saule nav. Kaut gan vasaras vidus. Jūra mierīga, viņa nav. Jāpadzer kafija. Jālaiž starbikam. Nobaudi kafiju. Super laiks. Nu, super vienkārši. Reku viens ūdenī. Tur tālumā. Jūra saplūst ar debesīm pilnīgi. Laiciņš kādi 21, 22 grādi. Vēja nav. Tāds sutīgs. Drusku. Neteiksim, ka pārāk. Un šeit viss notiek tik un tā, reku, futbolu spēlē. Tur tāds tumšāks. Kaut gan vēl zina. Tur arī peldās. Atkal peldās divi. Jāpajautā varbūt kāds ūdens. Varbūt nopeldēties pirmo reizi jūrā. Ezerā es jau peldēju. Jā, bet viņš nelien vai viņa, nezinu. Principā
var iet peldēt. Ūdenim kādi 18 grādi ir. Varbūt pat vairāk. Jāpadomā, lieta tas sākās maziņš. Ko darīt? Pieturā Kalngale. No vecākiem laikam tā ir pirmā. Lēčam tālāk. Jūrā mazi viļņi, mazi vējiņš. Viļņi varbūt nav. Tā lietas sāk mīt. Tas nav labi. No te nevienam cilvēka. Nezinu, atpakaļ varbūt arī caur šejieni. Tu paņem boltu mašīnu, vecāķos un prom kopā ar riteni. Padomāsim. Jo, gar jūru braukt ir baigi labi. Reāli labi. Lūk. Garciema pludmale te ir. Ar vecākiem braukt, nebraukt. Jādomā. Tad pāri upei jāiet upītei un tu pa mežu. Jā. Pārkāpjam noteikumus, es zinu. Ko darīt? Tā, atrāda. Kalniņš. Oi. Garciems stāvvieta mašīna. Viena mašīna pa naudiņa stāv. Un ko tas te aizdomīgs tāds? Ko gaidām? Garciema ciematiņš. Pašām mājām, dažādām mazām un lielām. Un vecām arī. Laba māja, bet izskatās pamests te. Tolete laukā. Jocīgi. Nu, tur jau pakruto tālāk. Tā, es esmu uz ceļa, tūlīt būšu. Arī Kalnete māja. Superīga. Tur tālāk vēl. Slapšs asfalts. Nezinu, tev man ir tas lietas mētelis, bet vēl nevilkuši. Brauksim atpakaļ uz vecāķiem. Un tā kā nebija domāts, brauksim ar boltu atpakaļ. Vai es tik kāru. Varbūt jūrā vēl nopaldēšos. Paskatīsimies. Laikam būs jāvelk pleščiks mans. Obā! Oi!
pie jūras izbrauktu vispār, nezinu. Pa citu ceļu braucu tagad. Kas pa māju. Oriģināli. Logi lieli. Forši. Tālāk tur kafejnīca kaut kāda. Tur cilvēki ēda. Es nefilmēju. Tur man filmēt, kā viņi friēt. Kartupeļus. Nu jā. Re! Arī smuki. Balkoniņš pašā augšā, super. Jā. Normāli. Stāvvieta. Tomēr ir viena un divas mašīnas. Es te varu braukt. Sēņus var lasīt. Jā, beigsies asfalts, es slēgšu ārā. Jā, tad var aiziet greizi. Un mēs ar tā pludmājā. Jūra. Forši. Tā. Man jāmeklē tiltiņš. Riepas atkal. Ko padarīsi? Kur viņš? Tiltiņš. Tur vēl viens tālāk ir. Bet kā es te noiešu? Te jāiet. Ok. Te ir divi varianti. Vienkāršais un nevienkāršais. Vēl pie jūras. Lietas pamazām beidzas. Braucam atpakaļ. Un kādi 4 kilometri. Nu, kur jūs tādu jūru esat redzējuši? Tikai šodien viņa tāda būs. Jo es atbraucu uz šajām. Tad ar sunīti kaut kas. Kas pa sunīti, nezinu. Liels vai mazs. Var kost. Tad būs jābrauc jūrā iekšā. Liels. Viņa daudzās jauna sunena. Nekodīs? Nē, viņa bērnus mīlē. Oi! Lotte mierājas, Lottiņa. Lota. Lotte mīlīga meitene. Lota, ej Viņa prom. interesē, kas tas ir, vai bailes. Ak, Dievs! Ej, Lotte. vai kociņu pamest viņai? Viņai jā, Lotte načau. Lotte kopā. Lota ķer! Lotte, ej pakaļ kokam. Viņš sunīts, jā. Nu labi. Suņi paliek suņim. No viņiem neko nevar zināt. Un te neviena. Un visa pludmale mana. Nu ko, jāiet ūdenī. Jāmēģina tiešām kaut kur papeldēt, varbūt var atcerēties jaunību. Mēs tūlīt mēģināsim.
Cik forši. Un atkal lietus sākas. Jā, varēs peldēt 18 grādu, bet pēc tam te jāiet. Kamēr dziļums sāksies, varbūt tur augsta. Jo haidī, neviena zivtiņa nav. Nu labi, mēģināsim peldēt. Fuh! Peldu. Pirmā pelde. Jā. Kārtējā laimīgi pavadītā diena. Smuki pavadītā tā. Ūdens 18 grādu. Brauciet uz vecākiem. Droši šodien. Rīt nebūs vairāk. Braucam uz vecākiem, atpakaļ lēnām, bez steigas. Ja grib lai citi jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku.
tagad. Ko darīt? Un te arī vaļā. Nu jā, kas? Reku stāv mana mašīna. Apskatīsimies, cikos vilciens. 13:59. Mērfija likums beidzot nedarbojas. Jābrauc. Rast vidus varat iedomāties. Vecāķi pludmale. Te jau būtu pilns. Jābrauc laikam pie pēdējā. Urā! Braukt ar Boltu, ka var vienkārši ar parasto vilcienu. Pareizi. Nu, es esmu pārsteigts. Silta diena. Es vienīgais te nē, tur vēl kaut kas stāv. Urā! Es domāju, ka te es vienīgais būšu. Nākamā pietura Vecdaugava. Nekas, mēs pastāvēsim. Te nav tālu. Šito saprotu, nedrīkst ar rokām taisīt. Te arī atzelties. Šito, nezinu, pēc kamiņā. Šeit nesaprotu, kas tur nozīmē. Ja kāds zina, pasakiet. Mans kumeņš tolīt tiks brīvībā. Sarkandaugava. Sarkanai. Te visi sarkani. Eiku. Tiešām oranži un sarkani. Un žogi sarkani. Vēlreiz. Šitā. Opā! Un mēs mājā. Gandrīz. Paskatieties, kāda celtne vēsturiska. Viņu atjaunot vajag. Tā viņi strādā, re? Visu pārēkuši, pilnīgi visu. Un tu tur brauc kaut kur citur. To meža parkā. Kādi forši riteņi viņiem. Super! Būtu vēl elektriskais. Ideāli! Viņš paskatījās uz mani. Labi. Tātad latviešu valodu saprotu, vai angļu broks. Tie labi sēdekļi, ādas. Un kā tu apsēdies un brauc, tā tev viņš pieguļ un ieguļ tavu dibena formu. Pa velocēliņu, nepārkāpjot noteikumus, ne augstāk par 30, laižam. Augstāk gan nedrīkst. Jo, ja mani noķers uz 40, visiem maksā sots. Kāpēc nav? Nav neviena mašīna, re. Stāvēt nevar. Nu, ideāli. Un te var stāvēt, vai? Te atkal pilns. Nu tuvāk, pie skatījuma. Uz mājām.
izlīd ārā, šodien brokašu sēdekļi. Nu, kurienes tā publika. Nezinu, kas par riteņiem, bet sēdekļi brokašu. Nu, tas ir krūta. Tāds 100 pār eiro maksā sēdeklī. Viņam tik mazi tie riteņi un griež tā kā lielie. Knapi tieku vai kas tā tur. O, varēja nofilmēt kādu avāriju. Novo. Nu ko tu nevar pārbraukt? Jo, cik nezīgi.